Domāju, ka mums ir radušies arī papildus jautājumi. Tātad, kam ir jautājumi, mēs varam uzdot, kamēr mūsu eksperti ir uz vietas. Lūdzu, nekautrējamies, noskaidrojam visus neskaidros jautājumus. Vai tiešām nevienam nav jautājumi? Jā, lūdzu. Jautājums uzņēmuma reģistra pārstāvēji. Sakiet, lūdzu, vai var uzņēmuma reģistra mājaslapā sekot līdz dokumentu stadijām, izpildes stadijām? Jā, var. Tad, kad jūs iesniedzat reģistrācijai dokumentus, vienalga vai klātienē, vai arī iesniedzot elektroniski, jūs saņemat no mums atbildi, kad dokuments ir pieņemts un tur ir norādīts lietvedības numuriņš. Uzņēmuma reģistra mājaslapā, pašā pirmajā lapā, augšējā stūrītī ir meklētājs. Tur jūs ierakstat šo numuriņu un izvēlaties iespēju sekot dokumentam. Un tajā brīdī tad jūs redzat, vai viņš ir izskatīts vai vēl ir izskatīšanas stadijā. Būs vēl viens jautājums. Tātad, ja tiek dokumenti iesniegti ar e-parakstu, pieņemsim, reģistrējot jaunu uzņēmumu lēmumu, mēs varam redzēt elektroniski, kas notiek ar reģistrācijas apliecību. Tātad, ja jūs iesniedzat e-pieteikumu un esat izvēlējušies saņemt šos dokumentus arī atpakaļ elektroniski un esat pateikuši, ka jūs gribat saņemt viņus papīra formā, tad kā atbildi no uzņēmuma reģistra jūs saņemat mūsu lēmumu par reģistrāciju, reģistrācijas apliecību un arī statūtus, uz kuriem ir apliecinājums, kad valsts notārs ir izskatījis, jo papīra formā vienkārši ir zīmodziņš uzspiests. Un tad elektroniski arī jūs saņemat atpakaļ šādu paciņu no uzņēmuma reģistra. Paldies. Vai vēl ir kādi jautājumi? Tiešām izskatās, ka viss grib steigties ātrāk mājās un izmēģināt visas apgūtās jaunās e-prasmes un izmantot e-pakalpojumus. Gribētu paskatīties, kas te mums notiek ar e-prasmu skaitītāju. Vai mēs esam sasnieguši to, ko gribējām no rīta, vai esam 3000? Domājam nedaudz. Kamēr parādīsies mums skaitlis, gribētu minēt vienu ļoti interesantu faktu. Šodien, tātad 16:30, izrādās, ka Latvijā ir reģistrējušies 18% no visas Eiropas Savienības prasmju nedēļas dalībniekiem. Tātad Latvija rullē. Jā, bet mēs šeit vēl dalībnieks joprojām neredzam. Tikmēr pastāstīšu, ka šodien bija seminārs, kas bija veltīts uzņēmējiem. Rītā šeit Eiropas Savienības mājā notiks seminārs, kas būs par e-prasmi iespējām iedzīvotājiem, kurā varēs uzzināt gan par e-pakalpojumu veselības jomā, gan bezdarbniekiem, gan visādām tam līdzīgām noderīgām lietām, tā kā tie, kas arī šodien piedalījās, ļoti laipni ir aicināti, vai arī sakot mums tieši saistē līdzi, bet, izskatās, ka internets mūs ir pametis. Un ciparu laikam mēs neuzzināsim. Varbūt uzzināsim vēlāk. Katrā ziņā varat arī paši sekot līdzi skaitītājam internetā, mājaslapā e-prasmes.lv. Paldies visiem dalībniekiem, paldies visiem ekspertiem un turpinām darboties e-prasmu apgūšanas jomā. Paldies jums!